cienījamie deputāti, ir izstrādāts Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2011. gadam, budžeta projekts. Un budžeta projekts ir izstrādāts saskaņā ar normatīviem aktiem, ievērojot likumus par valsts budžetu, par pašvaldību budžetiem, par likumu par pašvaldībām, kas ir primārais mūsu likums, un arī citos normatīvos aktos noteiktās normas. Veidojot 2011. gada budžeta projektu, īstenot finanšu politiku, kas vērsta uz pilsētas sociālo un ekonomisko attīstību, lai nodrošinātu likumā par pašvaldībām noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi. Iedzīvotāju pieprasījumu un nepieciešamības apmierināšanu pilsētas infrastruktūras un transporta, sporta, kultūras, izglītības un sociālajās jomās, kur tradicionāli galvenais investors ir pašvaldība. Man ir jautājums, cik mums izmaksā sabiedrības integrācijas projekts? Tā ir administrācijas pārvalde, un visi administrācijas pārvaldes izdevumi, kā es minēju, ir tātad 1,78 Es redzēju, ka 1,7 miljonu tas redzēju, tas gribētu zināt tā ir pārvaldes struktūra vienība. Cik viņi izmaksā? Mēs katrai pārvaldei atsevišķi izmaksas budžetu nerēķinām, mēs rēķinām kopā uz administrāciju. Tātad 143 miljonu izmaksas. Cik viņai ir darbinieki? 3. Otrais ir pār Jelgavas vēstnesi, priekšlikums lūdzu ņemt vērā, ir piedāvāja samazināt finansējumu Jelgavas vēstnesim pār 150 000 latiem. Un informācija, kas izplatāma, viņi nav teikt, ka viņi jāizsūta reizes nedēļā, viņi var samazināt tikai reizi mēnesī. Tas ir viens, un nav nepieciešams uzturēt vairākas mājaslapas, kas gan ir portāls Jelgava, gan portāls Jelgavas vēstnes. Ņemot vērā, ka ir ļoti liela pārmaiņas palētas mums, piedāvāja samazināt sporta skolu budžetu par 200 000 latu. Tālāk man ir jautājums pie šīs situācijas, kad visur tik liela daļa tiek samazināts budžets, mums ir 2 miljoni mazāks ieņēmums nodokļos nekā pagājušo gadu, vai mēs varam atļauties par 20 000 palielināt aģentūrai kultūru atsevišķiem pasākumiem, un vai mēs varam atļauties arī šos integrācijas biroja pasākumus arī par 24 000 palielinātos izmaksas. Paldies. Eki. Paldies. Atturās. 10 pār, 5 pret. Paldies. Lēmums pieņems. Līdz ar to viena atteiksme. Paldies. Finanses nozarē visām nozarēm un visiem darbībām, kas piedalījušies budžeta projektu izstrādē. Tad mēs visu atceļus ar pilsētu budžeta pieņemšanu un novēlu, lai šis gads ir īstenis mūsu pilsētas attīstības gads, un tā jau iepriekš ficējām. Mums ir noticis jau ekonomiskā veikstības redzēšana, un ceram, ka šis gads būs liels spēcīgs izaugsmes gads. Paldies visiem un reiz arī jā.